Kādu dienu tu pamani, ka nogurums nerimst pat pēc laba miega, tu kļūsti aizkaitināta, miegs kļūst seklāks un šķiet, ka ķermenis mainās bez tavas atļaujas. Menstruācijas kļūst neregulāras, parādās karstuma viļņa trauksme, uzbudinājums, ādas sausums. Bet kas tad tas īsti ir? Stresa sekas vai kaut kas vairāk? Tā visticamāk varētu būt perimenopauze. Ja? Perimenopauze ir periods, kad sieviete no reproduktīvā vecuma pāriet uz menopauzes vecumu. Mūsdienu ārsti vienprātīgi atzīst, menopauze vairs nav tikai karstuma viļņa ap 50. Šis posms kļūst jaunāks. Bieži sākas jau pēc 40 gadu vecuma un var ilgt pat 10 gadi. Tas ir periods, kad olnītes izsīkst, ja, un rodas hormonu deficīts. Pārsvarā visi simptomi ir daļa estrogēnu deficīta. Tie simptomi ne tikai karstuma viļņu vai garas stāvokļu maiņas, ja, ir arī tādi simptomi, ko pacienti sākumā nevar pamanīt ar aci. Ja, tas ir, piemēram, kaulu blīvumu samazināšanas vai asinsvadu un sirds sistēmas pasliktināšanas. Ja. Sievietes organismā notiekošās izmaiņas iedala 3 posmos. Premenopauze, tas ir laiks līdz iestājas menopauze, kam seko pati menopauze. Tas ir laiks, kas tiek fiksēts, ja kopš pēdējām menstruācijām ir pagājuši 12 mēneši, un savukārt 3. posms ir postmenopauze. Un visizteiktākās sūdzības ir tieši tādā menopauzes laikā, jo sūdzības var rasties 2 gadus pirms pēdējās menstruācijas un ilgt pat 7 līdz 14 gadus pēc viņas. Ārsti norāda, ka sievietēm nav jāsamierinās ar šīm sūdzībām, jo pieejami risinājumi, kas būtiski uzlabo dzīves kvalitāti. Turklāt nav nepieciešams uzreiz ķerties pie hormonālās terapijas. Ir pieejami mērķtiecīgi uztura bagātinātāji, kura efektivitāti atzīst arī medicīnas profesionāļi visā pasaulē. Viens no šiem risinājumiem ir Femerel. Femerel is a very important for the effect in comparison to hormone replacement therapy, because Femerel is covering, not in all, but in the biggest part of the women, the effect on the brain. The Femerel have also protective effect on the bone. Femerel have also protective effect on the vessels for its action. And then at the end have protective effect on the vagina. And then by that way altogether, Femerel is providing a full set of action who cover the symptoms. Femerel Rejuvenate sievietēm pēc 40 gadu vecuma, kad sākas pirmās cikla izmaiņas un hormonālās svārstības. Femerel Rejuvenate palīdzēs stabilizēt garstāvokli, mazinās nogurumu un trauksmi, atbalstīs ādas, matu un nagu veselību, uzlabos kaulu veselību. Ļoti svarīgi arī, kad kompānija ir atradusi ļoti interesantu veidu, kā sojas ekstraktu pievienot. Viņiem ir sava unikāla formula. Viņi viņu šifrē zem burta nosaukuma, tātad DT56, A, un šādā veidā viņi šo sojas ekstraktu ir padarījuši maksimāli tieši noderīgu pre, post un tieši menopauzes laikam. Un katrā no šiem posmiem sievietei ir atšķirīgas vajadzības, kas tad viņu vairāk uztrauc. Savukārt Femerel Charge paredzēts sievietēm menopauzes periodā, kad izzūd menstruācijas un parādās visizteiktākie simptomi. Femerel Charge samazina karstuma viļņus un nakts svīšanu, veicina mierīgāku miegu, stabilizē garstāvokli un mazina uzbudinājumu, kā arī atjauno enerģiju. Un tad pēc menopauzes posmā sievietei atkal ir vairāk jāpievērš uzmanību savu kaulu veselībai, jo kalcijs pastiprināti tiek izvadīts no organisma. Ja? Tas saistīts ar estrogēnu līmeni, tātad pēc menopauzē viņš ir pavisam zems sievietes organismā. Un tad šajā produktā gan ir kalcijs pievienots papildus, gan D-vitamīns, ja? Tieši kaulu atbalstam. Femerel Unstoppable atbalsta kaulu un muskuļu veselību, mazina locītavu sāpes un stīvumu, uzlabo enerģiju un dzīves kvalitāti, veicina mobilitāti un labsajūtu. Es domāju, ka ilgtermiņā ļoti labvēlīgi efekti ir. Sievietes tiešām saka, ka viņām mazinās karstuma viļņi, mazinās nemieris, ja, jo produktā ir arī B6 vitamīns, kas atbalsta ļoti stipri nervu sistēmu. Šī domāšana uzlabojas, gremošanas trakta, viss šis kādreiz var sakt tāds uzpūties vēders, ir vēl dažādas citas lietas. Ja sieviete jūtas labāk
tas uzlabo viņas dzīves kvalitāti, tas uzlabo viņas, es domāju, gan attiecības ar apkārtējiem, gan arī darba kvalitāti. Ja? Tā kā tos efektus sievietes novērtē. Katras sievietes dzīves posms ir īpašs un pelnīs uzmanību. Femerel piedāvā mērķiecīgu, pārbaudītu un efektīvu risinājumu, kas pielāgots sievietes ķermeņa vajadzībām hormonālo pārmaiņu laikā. Mēs bieži rūpējamies par sirdi, muguru vai redzi, bet aizmirstam par vienu no svarīgākajām mūsu ķermeņa sistēmām – vēnu veselību. Jelgavas klīnikā ārsts flebologs Roberts Rumba aicina ikvienu veikt profilaktisko kāju vēnu veselību pārbaudes, jo laicīgi atklāta slimība ārstēšanu padara daudz vieglāku un efektīvāku. Vēnu slimības ir ļoti plaši sabiedrībā izplatītas. Sievietēm līdz pat 70% dzīves laikā ir novērojams vēnu saslimšanas, un līdz ar to sevišķi tojoties siltākam laikam, pavasarī, vasarā, šīs vēnu saslimšanas sāsinās. Un, tāpēc ir ļoti nozīmīgi veikt šo vēnu pārbaudi ar sonogrāfijas izmeklējumu palīdzību, lai tad konkrēti noskaidrotu, ir vēnu saslimšana vai nav, un kādā, stadijā ir šī slimība, un ko tad ar to darīt visu. Pirmais, ko pamana, ir smaguma sajūta kājās, nogurums dienas beigās, pietūkums potītēs vai teju nepamanāmas varikozās vēnes. Citus sāk traucēt nakts krampji, nieze vai ādas krāsas izmaiņas ap potītēm. Jā, tie vēnu simptomi ir diezgan plaši, no tātad ļoti minimāliem, labdabīgiem simptomiem līdz pat venozai čūlai kājās. Flebologs ir speciālists, kurš izvērtē vēnu veselību, un visefektīvākais veids, kā to izdarīt, ir dupleksa sonogrāfija, kas ir nesāpīga, ātra un sniedz ļoti precīzu diagnozi. Jelgavas klīnikā izmeklējumi tiek veikti ar jaunākās paaudzes ultrasonogrāfijas iekārtu. Tātad pirmkārt tā visagrīnākā stadija, kad ir sīkas vēniņas ādā, kas paplašinās, kas lielākoties traucē vizuāli, tā būtu pirmā stadija klīniski. Otrā stadija būtu jau varikozas vēnes, kas ir lieli vēnu mezgli, kas ir redzami gan ar aci, gan ar sonogrāfijas aparātu ļoti labi redzami. Trešā stadija būtu tūska kājās. Ceturtā stadija, tātad, ja jau veidojās ādas izmaiņas. Piektā stadija ir sadzijusi čūla, tātad cilvēkam kādreiz ir bijusi venozu čūla, bet viņa ir slēgusies. Un sestā stadija ir aktīva venozu čūla, ka tad šobrīd ir defekts ādā, ja, no kura izdalās šķidrums. Šī slimība nevienmēr norit šādi lineāri pa visām šīm stadijām. Tas nav tā, ka tas ir taisnvirziena process no pirmās uz sesto stadiju. Cilvēkam var būt ādas krāsas izmaiņas, bet nebūt tūska, piemēram, kājās. Par zelta standartu vēnu ārstēšanā tiek uzskatīta lāzera operācija. Jelgavas klīnikā ir rekonstruēts operāciju bloks ar dienas stacionāru, kuru pacientiem tiek veiktas nozīmētās operācijas, izmantojot pašas jaunākās iespējas medicīnā, vienlīdz nodrošinot augstāko aprūpes kvalitāti. Jelgavas klīnikā tad ir pieejama lāzera ārstēšana, kas norit vietējā anestēzijā. Ja, tas norit parasti bez lieliem griezieniem. Ja, tā ir runa par dūrieniem ar adatu, ja, un katetru. Un tad ar šo lāzera enerģijas palīdzību mēs aiztaisam ciet šīs slimās vēnes, lai pacientam vairs šīs vēnes netraucētu. Ja. Otra ārstēšanas metode, kas ir plaši izplatīta zaru vēnu saslimšanas gadījumā vai kosmētisku problēmu gadījumā, ir skleroterapija, kas arī ir pieejama Jelgavas klīnikā kā pakalpojums pacientiem norit šeit pat šajā kabinetā. Tā ir ārstēšana ar zālēm. Mēs ievedam ar adatas un punkciju palīdzību, ievedam slimajās vēnās medikamentu, kurš tad no iekšas šīs vēnes apstrādā un aiztaisa cietu. Pavasaris ir ideāls brīdis, lai parūpētos par vēnu veselību, gan pārbaudītos, gan, ja nepieciešams, veiktu ārstēšanu, uzticot to profesionālai Jelgavas klīnikas komandai. Tipiskākie vīrusi ir gripa, rinovīrusi, koronavīrusi un citi, kas izraisa elpceļu saslimšanas, un viens no biežākajiem simptomiem – klepus. Klepus var būt gan sauss, bez krēpām, bieži kairinošs, to bieži izraisa vīrusi vai alerģijas.
un klepus var būt mitrs ar krēpām, kas palīdz attīrīt elpceļus no gļotādām vai mikroorganismiem. Atšķirt šos klepu veidus ir ļoti svarīgi, jo tā var ātrāk piemērot pareizāko ārstēšanu. Ja cīnies ar mitru klepu, tad lielisks palīgs būs Fluditetts sīrups, kas ir bezrecepšu zāles. Tas ir viens no uzticamākajiem palīgiem. Tas satur karbocisteīnu, vielu, kas iedarbojas tieši uz krēpām, padarot tās šķidrākas un atvieglojot atklepošanu. Šādi elpceļi ātrāk attīrās un iekaisums samazinās. Fluditetts palīdz ne tikai tad, kad klepus jau ir sācies, veicinot elpceļu atvesaļošanos, bet arī samazina pārmērīgu gļotu veidošanos nākotnē. Fluditetts tiek izmantots tieši mitra klepus ārstēšanai, gan akūta bronhīta laikā, kad elpceļi ir iekaisuši un gļotas uzkrājas, gan hronisku elpceļu slimību gadījumā, kā pieņemsim hops. Fluditetts sīrupam ir pieejamas divas formas – 20 mg sīrups, kas būs piemērots bērniem no 2 gadu vecuma. Tas nodrošina maigu, bet efektīvu palīdzību mazajiem pacientiem, turklāt tam ir patīkama banānu garša. Savukārt 50 mg sīrups būs piemērots pieaugušajiem un bērniem no 15 gadu vecuma. Lietojot Fluditetts sīrupu, jau pēc dažām dienām klepus kļūs produktīvāks un vieglāk izvedāms. Fluditetts ir bezrecepšu zāles. Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojumu. Par zāļu lietošanu konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Bērni un zīdaiņi bieži piedzīvo nemiera stāvokļus, ko var izraisīt dažādi faktori – zobu šķelšanās, nelielas infekcijas vai vispārējais diskomforts. Šādās situācijās vecāki nereti meklē drošu un saudzīgu risinājumu, kas palīdzētu mazināt bērnu trauksmi un diskomfortu. Viburkola supozitorija ir dabīgs un efektīvs veids, kā atvieglot bērnu pašsajūtu un palīdzēt organismam pārvarēt vieglas infekcijas. Viburkola ir homeopātisks preparāts, kas izstrādāts tieši bērniem un zīdaiņiem. Tas ir paredzēts nemieru stāvokļa mazināšanai gan ar drudzi, gan bez tā, kā arī simptomātiski vieglu infekciju ārstēšanai. Tā sastāvā esošā kumelīte palīdz mazināt trauksmi un sāpes, nomierina nervu sistēmu. Belladonna atvieglo druģu simptomus un palīdz organismam regulēt temperatūru. Savukārt rūgtā naktene samazina iekaisumu un atbalsta elpceļu infekciju gadījumā. Ceļtaka veicina gļotādu veselību un palīdz organismam ātrāk atjaunoties. Un miltainā silpurene nomierinoši iedarbojas uz emocionālo stāvokli un atbalsta imūnsistēmu. Viburkola supozitorija ir viegli lietojami. Akūtos gadījumos var lietot vienu supozitoriju, atkārtojot pēc nepieciešamības. Zīdaiņiem līdz 6 mēnešu vecumam maksimālā deva ir 1 supozitorijas 2 reizes dienā. Pēc Viburkola lietošanas bērns var kļūt mierīgāks un viņam pašsajūta uzlabojās. Tas var palīdzēt mazināt zobu šķilšanās diskomfortu, vieglas infekcijas simptomus un drudzi. Viburkola ir homeopātijas līdzeklis. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Par zāļu lietošanu konsultējieties pie ārsta vai farmaceita. Sievietē viennozīmīgi viena no skaistuma rotām ir mati, un mēs rūpējamies par tiem, mēs ļoti satraucamies, ka mēs redzam, ka tie kļūst plānāki, tie izkrīt, tie lūst, un mēs nevaram sasniegt vēlamo garumu. Aizvien vairāk arī mēs redzam informāciju par to, ka viens no iemesliem varētu būt biotīnu trūkums. Kas tad īsti ir biotīns un kādu lomu tas spēlē matu veselībā? Biotīns vai arī B7 vitamīns mūsu organismā atbild tieši par matu stāvokli, par to arī, kā mēs jūtamies. Un, kā, piemēram, organisms parāda mums, ka mums trūkst B7 vitamīns, tās var būt arī dažādas ādas problēmas. Ļoti populāri šobrīd ir atopiskie dermatīti, dažādi veidi dermatīti, sausa āda. Tas arī var būt viens no signāliem, ka mēs varam aizdomāties, ka šis vitamīns mūsu organismā ir deficītā. Nākošais, ko mēs varam padomāt, arī varbūt mēs esam cilvēki, kas pastiprināti nodarbojas ar sportu. Tad kā šis B7 vitamīns ietekmē šo matu veselību? Organismā tas ir ļoti svarīgs, un tieši lai šie mati nekrist ārā. Trūkums var izraisīt arī tādu ļoti nopietnu situāciju kā alopēcija, kad mati izkrīt tādiem pilnīgi laukumiem ārā. Ja? Un
Es vienmēr saku, vīriešiem varbūt ir vieglāk ar to samierināties, bet īstenībā ar to nebūtu jāsamierinās nevienam. Nevienam cilvēkam nebūtu jāstaigā ar pliku galvu. Ja? Un to tiešām var novērst, apturēt, un ir speciāli līdzekļi, kas satur šo biotīnu lielās devās. Un tiešām varam par to padomāt un apturēt arī matu izkrišanu. Vai biotīns ir kā viens no līdzekļiem, ko nozīmē ārstēšanā tieši pie matu alicēcijas? Pilnīgi noteikti. Un ne tikai tam. Es teiktu, ka biotīns jau arī palīdz cilvēkiem arī, pie noguruma. Jo biotīna trūkums organismā arī rada šo nogurumu, visas ādas problēmas, matu problēmas. Ja? Un mēs runājam par matiem, kas ir būtiska skaistuma rota, ko sievietes rūpēs par to un sargā, bet arī ļoti aktuāla loma ir mūsu sejā, uzacīm un skropstām. Un mēs zinām, ka skaistuma kopšanā ļoti daudz sievietes aizraujās ar skropstu pieaudzēšanu, jo viņas nav pietiekami gāras, kuplas, vai arī veic permanento grimu uzacīm, lai iezīmētu šīs uzacis, jo mati ir izkrituši vai tie ir plānāki. Tirgu ir ienācis jauns produkts, kas var palīdzēt risināt šo problēmu, kā iegūt skaistus kuplas skropstas bez pieaudzēšanas un arī uzacis atjaunot bez permanentā grima. Ir ļoti labi, ka ir šādi speciāli serumi, kurus var lietot gan uz uzacīm, gan uz skropstām, lai atjaunotu dabiskās skropstas un dabiskās uzacis. Labā ziņa skropstu un uzacu izkrišanu var apturēt Beotebal Lashes Pure, kas ir augstas efektivitātes serums ar peptīdiem, kas palīdz atjaunot un stiprināt skropstas un uzacis. Beotebal Lashes Pure ir jaunās paaudzes skropstu un uzacu serums, kas ir izstrādāts balstoties uz jaunākajiem zinātniskajiem pētījumiem. Tā aktīvās sastāvdaļas mērķtiecīgi iedarbojas uz skropstu folīkuliem, baro un nostiprina matu saknes, kā arī stimulē dabisko augšanas procesu. Šajā produktā biotīns ir tripeptīdu veidā, lai skropstas nelūstu, būtu izturīgāks pret šiem mehāniskajām iedarbībām. Un kas tas ir? Tas ir tās mākslīgās skropstas, kuras mēs lipinam pie viņām klāt. Un šādā veidā skropstas kļūt izturīgāks pret lūšanu un daudz ilgāk saglabājās savā dabiskajā garumā. Ļoti interesanti, ka klāt ir pielikts pantenols, tas ir B5 vitamīns, un pantenols jau mēs sen zinām, tas ir tāds arī, kas veicina gan dzīšanu, gan augšanu, un arī šis pats peptīds arī palīdz tiem folikuliem labāk augt, līdz ar to mats kļūst spēcīgāks. Ir ļoti svarīgi arī šo skropstu un uzacu folikulu arī pabarot, lai viņš kļūtu spēcīgāks, tādējādi veicinot gan pašu matu struktūru, lai tās skropstiņas būtu izturīgākas, spīdīgākas. Un, protams, ka tur ir pievienots arī aļģu ekstrakts, un aļģu šobrīd mēs ļoti daudz redzam kosmētikā. Tas ir arī tāds ļoti labs uzturvielu, minerālu vielu avots, arī tieši, lai šie matiņi būtu stiprāki, izturīgāki. Klīniskie pētījumi un lietotāju atsauksmes apstiprina. Beotebal Lashes Pure sniedz redzamus rezultātus jau pēc 4 nedēļām. Regulāra seruma lietošana palīdz atjaunot skropstas un uzacis. Beotebal Lashes Pure lietošana ir vienkārša un ērta. Pirms gulēšanas notīri skropstas un uzacis no kosmētikas un netīrumiem. Uzklāj plānu serumu kārtu uz skropstu līnijas un uzacu zonā. Atstāj uz nakti, lai aktīvās sastāvdaļas iedarbojas. Viss, kas nepieciešams, tikai pāris sekundes katru vakaru, un jau pēc 4 nedēļām tu redzēsi atšķirību. Ir zināms, ka tieši biotīna trūkums bieži tiek minēts kā iemesls matu vājumam, trauslumam un to izkrišanai. Beotebal ir bezrecepšu zāles, kas ārstē biotīna deficītu, apkarojot matu izkrišanu un uzlabojot to izskatu un stāvokli. Lietojot Beotebal, mati kļūst stiprāki, gludāki un spīdīgāki. Turklāt Beotebal veicina jaunu matu augšanu, stiprinot to matricu. Beotebal aktīvās vielas biotīna efektivitāte ir pierādīta klīniskajos pētījumos. Viena tablete satur 10 mg biotīna. Tātad tā jālieto tikai 1 reizi dienā. Beotebal sastāvā esošais biotīns apturēs matu izkrišanu, uzlabos matu stāvokli un izskatu, labvēlīgi ietekmēs matu folikulus un veicinās matu augšanu, stiprinās trauslus un lūstošus nagus, mitrinās un atjaunos ādu, paaugstinās arī tās tvirtumu. Pirms Beotebal lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.
Pensionāru iespēju centrs ir vieta, kur seniori un cilvēki ar invaliditāti var atrast jaunas iespējas pilnveidot savus talantus un pierādīt, ka pensionēšanās nav pasīva sabiedrības daļas statusa pieņemšana. Viens no lielākajiem piemēriem ir Audēja Ņina. Es patreiz aužu roseliņu, ziedošu pļauju. Patīk košas ļoti aust. Es neaužu tādas drūmas segas. Un bieži vien man saka, es salieku tādus toņus, kurus vispār nesaiet kopā. Bet man viņi kaut kā saiet. Ņinas kundze pirmo reizi pie stellēm piesēdusies pirms 33 gadiem. Un kopš tā laika ikdienas tiek noaust vismaz 20 centimetri. Nav laika domāt muļķības. Es tā vienmēr saku. Es aizaudīšu. Un skaitu citreiz saku 1, 2, 3, 4. Savukārt Ērika savu rokdarbnieces talantu attīstījusi tieši pēc iestāšanās biedrībā. Tas bija 2012. gadā. Tagad viņas darinājumi ne tikai iepriecina citus, bet arī nodrošina papildus ienākumus. Braucu pa Čaka ielu, ieraudzīju pensionāru iespēju centrs. Man tā vajag aiziet apstīties, kas tas ir. Tur man tik jauki sagaidīja. Pastāstīja par iespējām, un tā mēs kopā arī turamies. Laika gaitā mēs esam tik daudz kopā izdarījuši, ka tiešām būs atcerēties līdz pēdējiem brītiņam. Jauni draugi, jaunas iemaņas, jo mēs esam ļoti dažādi kopā. Un tas ir viegli, tu vienam var uzprasīt to, un otram var uzprasīt šito. Kaut vai mainamies materiāliem, kur ir atgriezumi no stellēm, lins. Kur ir linu matiņi. Tādā ziņā viens otram ar padomu nekad neliedzam. Mēs mācam arī citus, ja kuram ir vēlēšanās to darīt. Pensionāru iespēju centrs ir daudz vairāk par radošu pulciņu. Tajā esošās dāmas veido izstādes, dalās pieredzē un sniedz apmācības, mudinot citus seniorus nepalikt vieniem un aktīvi iesaistīties. Satiekamies tirdziņā. Ļoti smuki ir, man patīk ļoti. Mēs tur varam parunāties, pačalot, viens otru darbiņus paskatīties. Taču laika gaitā, kopīgi darbojoties, ik katra atrod virzienu, kur uzburt neatkārtojamu brīnumu. Praktiski mūsu biedrībā tu neesi viens. Tev vienmēr ir kaut parunāties, ja tu gribi ar kādu parunāties. Mums vienmēr ir dažādi projektiņi, plānus taisam un domājam, kur kā. Es domāju, ka tas arī ir tas, kas iesaista. Pensionāru iespēju centra vadītājs Aleksandrs iedrošina kundzes arī jauniem izaicinājumiem, rādīt savus darbiņus citās pasaules valstīs, un lielākajai daļai tie ir bijuši pirmie ceļojumi mūžā. Iedrošināšanas mums Aleksandrs. Meitenes, davai braucam uz Stokholmu. Meitenes, davai braucam uz Īriju, uz Dziesmu svētkiem. Mums kaut kas tāds sapņos nerādījās vispār, ka mēs to varam. Bet varējām un izdarījām. Liela nozīme ir uzņēmuma atsaucībai, kas var atbalstīt pensionāru biedrību, iegādājoties pensionāru īpašos rokdarbus, kas var kalpot kā lieliskas prezentācijas dāvans, un tas būs būtisks atbalsts viņu ikdienai. Ja viena no idejām no pensiju iespēju centram izveidot tādu stabilu naudas ienākumu cilvēkam, lai būtu kaut kāda naudiņa klāt pie pensijas. Un, protams, ka ja ir zināšana, ir iemaņas, ir tāda sadarbība, dažādi projekti, daudz ko var izdomāt un realizēt, neieguldīt lielu naudu. Un tas ir arī tāda ļoti svarīga vērtība, kur mums palīdz dzīvot, attīstīt šo projektu. Biedrība Pensionāru iespēju centrs aicina seniorus pievienoties, radīt skaistas lietas, kas sildīs ne tikai citus, bet arī pašus darinātājus.